Ciemā pusmetrīgais sniegs burtiski paralizēja galvaspilsētas satiksmi. Automašīnas bija ieputinātas tā, ka ar to atrakšanu cilvēkiem nācās cīnīties gandrīz stundu. Lai stāstītu par rīdzinieku cīņu ar sniega kalniem, šobrīd LNT studijā mums pievienojas Uldis Jaunzems. Labvakar, Uldi! Labvakar, Andri! Kā tad šodien bija situācija Rīgas ielās un citur Latvijā sniega dēļ? Jā, šorīt sniega dēļ braukšana bija apgrūtināta gandrīz visā Latvijā. Ceļi aizputināti gan Vidzemē, gan Latgalē un Zemgalē. Tikai atsevišķos ceļu posmos Kurzemē situācija bijusi mazliet labāka. Tomēr īsts hauss šodien valdīja Rīgā. Aizvadītajā naktī sasniegušais sniegs galvaspilsētas ielas padarīja neizbraucamas. Šī diena daudziem rīdziniekiem sākās ar pamatīgu tādu tā kā rīta rosmi, jo bija jātīra ieputinātās automašīnas no sniega. Rīgā visu nakti intensīvi sniga un putināja. Daudzi šorītu atcerēsies vēl ilgi, jo nācās veikt piespiedu rīta rosmi. Automašīnas ielas malā nācās attīrīt no pusmetrīgas sniega segas. Šausmas vispār nevar iedomāties. Briesmīgi. Mums pat piedāvāja, lai mēs pa 5 latiem mums attīrītu ceļu mašīnai. Tā šodien sākās visiem autovadītājiem. Mašīnas burtiski bija iesnigušas un izbraukt reti, kurš varēja. Tomēr izstumtais auto vēl negarantēja vieglu braukšanu. Sniega un avāriju dēļ Rīgā šorīt bija paralizēta satiksme Brīvības gatavē un pie VF tilta. Pamatīgi kavējās sabiedriskais transports, kādēļ daudz cilvēku uz centru devās kājām. Pašvaldība pat aicināja šodien atteikties no personīgo automašīnu lietošanas. Kavējas gan. No rīta braucu pusotru stundu uz darbu. Cik ilgi? Aptuveni 5 vai 10 minūtes. Tā jau maz? Maz? Viņš tā laika maz. Kopējā satiksmes plūsma šodien pilsētā bija ļoti lēna. Kaut arī sabiedriskais transports Rīgā nav kursējis pēc saraksta, uzņēmuma Rīgas satiksme vadība uzskata, ka sniegs ārkārtēju situāciju nav radījis. Mēs varbūt pēdējos gados neesam pieraduši pie ziemām tādām ar tik daudz sniega, bet Rīgas satiksmē tieši par vadītājiem strādā pietiekami daudz cilvēku, kuri ir pieredzējuši nopietnas ziemas, tā pieredze ir. Sētnieks Jānis atzīst, ka šī bijusi murgaina nakts. Darba pietiekoši. Daudz sniegs? Jā. Cikos sagatīgi? Es 6. Par situāciju Rīgas ielās visvairāk sašutuši šodien bija tieši autovadītāji. Paldies! Nevar izturēt. Baigi grūti īstenībā. Palaid mašīnu palikos. Tā. Nevar apstāties, jā? Nevar. Līdz, ko tu sāc piebremzē, visi paliec. Bēdīgi. Ļoti bēdīgi. Slikti. Nekas nav tīrīts. Вообще великолепно. Я счастлив от такой погоды. Vispār esmu laimīgs par tādu laiku, taču neesmu laimīgs par to, kā strādā atbildīgie dienesti. Tas sit pa kabatu un daudzi cilvēki šorīt ir vīlušies un nikni. Tomēr netrūka arī tādu, kas pamanījās sniegpilnās ielas izmantot adrenalīnu paaugstināšanai. Tāda braukšana. Pilnīgs čau. Atbildīgie dienesti šodien Rīgas domē tika sasaukti uz ārkārtas sanāksmi. Neaicināsim armiju palīgā, jo armija mums neko nevar palīdzēt šeit. Pašvaldība sola, ka dažu dienu laikā sniegs no pilsētas ielām pazudīs. Lai to izvestu, tiks mobilizēta visa tehnika. Tas var prasīt no 4 līdz 5 dienām. Tā kā es ceru, ka tas ir maksimālais termiņš, kurā mums vajadzētu tikt galā ar šīm ziemas problēmām, jeb šiem ziemas priekiem, kurus mēs visi kopā esam piedzīvojuši. Jāpiebilst, ka tik bieza sniega kārta Rīgā nesot bijusi vismaz 15 gadus, un šos tā saucamos ziemas priekus radīs 50 centimetru biezais sniegs. No galvaspilsētas ielām tas tikšot izvests nakts stundās. Andri? Uldi, vai ir izmērīts, kur Latvijā ir sniedzis visvairāk? Aizvadītajā naktī visvairāk sniedzis Latgalē, Vidzemē un Zemgalē, un vislielākais sniega pieaugums ir novērots tieši Rīgā, kur sniega sega ir pieaugusi par 22 centimetriem, sasniedzot pusmetru. Tātad, kā redzam šajā kartē, vislielākais sniega biezums šobrīd ir Alūksnes pusē, tur ir 56 centimetri, nedaudz zemāk ir Zosēnos un arī Kolkas pusē, tātad 46 centimetri. 40 centimetri ir Skrīveros un Rūjienā. Vismazāk aizvadītajā naktī ir sniedzis Liepājas, Kurzemes pusē un Baltijas jūras piekrastē.
Piemēram, Liepājā aizvītajā naktī vispār nav bijuši nokrišņi, nav novērots sniegs. Un vismazākā sniega sega 18 cm ir Rucavā. Andri? Jā, no arī 18 cm tomēr nav maz. Jā, paldies Uldis Jaunzemes stāstījumam, kādas nepatikšanas Latvijā radīs lielais sniega daudzums. Pārsteidzoši biezā sniega kārta nepatīkams pārsteigums sagādājusi arī daudziem mediķiem un akūtiem pacientiem. Tā kā daudz vietu Latvijas lauku ceļi nav tīrīti, neatliekamā palīdzība nereti kavējusies, vai mediķi pie pacientiem bijuši spiesti brist kājām. Par to, cik apgrūtināts bijis mediķu darbs, šodien kopā ar Ogres ātrās palīdzības brigādi pārliecinājās arī mans kolēģis Edgars Eikmanis. Ogres ātrās medicīniskās palīdzības dienestā tikko saņemts izsaukums. Ap 80 km no Rīgas attālajā Birzgalē kāds vīrs sūdzas par neizturamām sāpēm vēderā. Pārbrauksi pāri sliedēm, apmēram 900 metru un māja pa kreisi mēs bijuši Vālodas. Ogres rajona slimnīcā ir 3 ātrās palīdzības brigādes. Tās apkalpo rajonu no Rīgas līdz pat Skrīveriem un Ērgļiem. Mediķi norāda, ka pēc pēdējās snikšanas daudzi lauku ceļi kļuvuši neizbraucami. Tādēļ medicīniskā palīdzība bieži ierodas ar novēlošanos. Sniegs ir ļoti traucē mums strādāt, jo mums ir ļoti grūti izbraukt tos ceļus. Un jāiet, ja laukos kaut kur dziļi ir aizputināti tie ceļi, tad mums ir ļoti liela attāluma, līdz pat 3 kilometri un ja ne vairāk. Lai arī galvenie valsts ceļi ir notīrīti, mazākas nozīmes brauktuves daudz viet atgādina uzārtu lauku. Mediķu klusais biedz piepildās arī ceļā uz Birzgali. Braukt kļūst arvien grūtāk un aptuveni kilometru no gala punkta mašīna iestieg. Šāda aina piemeklē nevienu ātrās palīdzības brigādi Latvijā šodien. Sasniegušais sniegs ir tik liels, ka ātrās palīdzības brigādes ir spiestas palikt tur, kur viņas ir, bet līdz slimniekam ir 1,2 km vai vēl vairāk. Piesnigušais ceļš tālāk jāmēro kājām. Mediķu gājienu apgrūtina vairākas smagas somas ar medikamentiem un aprīkojumu. Beidzot slimnieka māja atrasta. Diagnoze – aizkuņģa dziedzera iekaisums. Pēc pretsāpju medikamentu inicēšanas pacientam atgriežas spēki un viņš līdz ātrās palīdzības busiņam ir gatavs aizkļūt pats. Vispirms apsēžamies. Laimīgā kārtā šoreiz pacients spēlē arī grūti, tomēr aiziet pats saviem spēkiem. Ja gadījums būtu bijis smagāks, tad viņu nāktos nest nestuvēm vai arī atstāt tepat mājās. Tomēr nevienmēr situācijas atrisinājums ir tik vienkāršs. Piemēram, Krustpils novadā kādu slimnieku aptuveni kilometru nācies vilkt Ragaviņās. Citvieta mediķu brigāde slimnieku līdz lielceļam nogādājusi nestuvēs. Ja tas būtu, piemēram, miokarda infarkts vai akūts insults, ja, tad, protams, tas jāpārvieto tikai guļu stāvoklī, attiecīgi uzliekot visas aparatūras. Un, tad ļoti smagi būtu, jo, kā redzat, mēs esam divas un šoferis. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas norāda, ka apgrūtināta nokļūšana līdz pacientiem vakar un šodien konstatēta visā Latvijā. Līdz šim sasniegušā sniega dēļ gan neviens pacients bez akūtās palīdzības nesot palicis. Edgars Eikmanis, Rojas Brants, LNT. Traģisks negadījums, kas vēlreiz vecākiem atgādina, ka bērni ir jāpieskata ne tikai uz ielas, bet arī sniega pieputinātajos māju pagalmos. Šorīt šokēja kāda nama iedzīvotājs Kurzemes prospektā Rīgā. Kāds apvidus autovadītājs iespējams nepamanīja, ka mašīnas aizmugurē ir 2 gadus vecs bērniņš un uzsāka braukšanu. Pamanoties mazajam pārbraukt pat 2 reizes. Par traģēdijas tās degpunktā uzreiz pēc LNT laika ziņām.